Mums krājumā diezgan daudz latgales keramikas priekšmetu, ir vairāk kā ap 2000. Tie ir dažādi autoru darbi, gan no visas Latgales podniecības centriem, vairāk pārstāvot šo dēvēto Siljāņu keramiku, un gan vecmeistaru darbi, gan arī jaunāki autori, kas ir. No 20. gadsimta 30. gadiem jau var runāt par dekoratīvo keramiku, kad podnieki sāk piedomāt pie tā, lai trauki būtu ne tikai tādi praktiski izmantojami, bet arī vizuāli pievilcīgi. Tāds meistarības kalngals podniekam, jeb keramikiem, ir tieši svečturi, tīpaši daudzžuburu svečturi, kurus šeit arī varat redzēt tajā pusē, sākot no ļoti vienkāršiem vienžuburu svečturīšiem. Savā ziņā ekskluzīva lieta, bet tas ir roku darbs, un tā tradīcija tomēr turpinās, paldies Dievam, un vēl ir projām meistari, kas to piekopja un dara un darina. Daži modernizējas, iet līdz laikam, bet tas ir no laikam arī normāli. Antoņš Šmulāns bija tāds podnieks Tūdzas pusē dzīvoja, un viņš darināja ļoti daudz vēlnus. Te arī redzam, jā, viņa darinātos vēlnu figūriņas un vēlni kā dzīvnieki, vēlni kā cilvēki, varbūt reizēm vēlni arī dažādi pēc tam nodarbošanās ar profesijām, tā var teikt. Tāda krūzē parasti viesībās, tautās, kāzās, krustībās lēja alu, un, kad alus bija izdzerts, tad kā tad paziņots, ka vēl jāpiepilda tai visā troksnī un skaļumā, iesvilp skaļi svilpē, un tad saimnieks vēlas puisis zina, ka atkal krūze jāpiepilda. Tā skaļi iesvilpjoties. Tikai, es domāju, Latgalē, Latvijā, bet vispār pasaulē paša keramika rokām darinātā podiņu krāsnes, kāda nekur citur. Vismaz mēs nezinām par tādas eksistenciju, kāda zina, tad lai mums pasaka, tad mēs vairāk tā neteiksim, ka tā ir vienīgā, bet līdz tam mēs sakam, jā, un apgalvojam, ka tā ir vienīgā paša keramika rokām darinātā podiņu krāsnes,